Braucam uz tiltu. Recording complete. Shoot emergency video. Start recording emergency video. Ko? Ā, reku pa tur. Shoot emergency video. Start recording emergency video. Recording complete. Līdz ar pēdējiem saules stariem nometnē, līdzi ar nagiem. Bet esam uz vietas, kur būtu tā vietā. Tu jau zini, kur jāiebrauc, ne? Var jau arī tālāk aizbraukt. Var, ne, pa kanjonu ir jāizbraucās, ar kājām jau ir iet. Super, paspējām. Līdza krēt.
pamērīt. Shoot emergency video. Start recording emergency video. Teidzīši. Tā turpat arī mauca. Skaties dziļās, tik labi sadod. Start recording emergency video. Brokastiņas skaistā vietā. Tilts sākās uz Portica. Redz, kā atcerējos, jo beidzās. Mums viss ir. Mums ķemmi ir saplīsusi. Ko tad mēs te šorīt? Kafīņa. Mums ir neticam garšīgi salāti recepti. Nav aprakstā. Kā teica viens slavens pavārs nelaiķis, diemžēl, ja jums nav ko ēst, paskatieties ledskapī, paņemiet lasi. Mēs pa visām burciņām kaut ko salicījām, neizmestajām eļļiņas salējām virsū, visu kaut ko. Šeit mums ir oranžērija, dilles audzējām, poļu kafiju. Tāda minerāla ūdens pudelē īstenībā ir paslēpies etiķis. Mēs daudz ko slēpinām. Šeit ir paslēpies cukurs. Gurķis ir pilnīgi atklāts. Mums ir sviestiņš, mums ir pērnā gada grieķu gāze. Cerējām nopirkt šeit atkal Grieķijā jauno. Viss sākās tāpat kā parasti. Un kaut kā tā, viss mums te pietiek. Maizīt ir. Vietējā maizīt neturās ilgi, viņa ir garšīga, bet nav transportējama. Un te mums ir aiz muguras šitais ar tām lielām acīm visrīgākais šajā pasākumā, bet atdeva arī 100%. Kalpo godam. Kaut kā tā. Mans ģīms. Kaut kā šitā. Pats galvenais. Tā jau kaut kāda grieķu mērci. Baigi labā grieķu mērci. Iet kopā ar kafiju, super. Datums ir augusts. Pārējo precizēsim vēlāk. Esam ēterā.
Labrīt. Labrīt no Grieķijas. Tad neesam kādu laiku veikuši reportāžu. Pēdējais bija no degošā kalna Maķedonijā. Šodien 16. augustā, šodien ir 21. augusts. 21. augusta rīts. Tad sāksim no tā 16. augusta, ko mēs pēc tam darījām. Mēs braucām uz pamesto hoteli, lielo Eiropas hoteli. Tāds bankotis notiek. Pamests, jā. Marmorā viss. Aizbraucām to apskatīt, iegājām priekšā, apglabējām. Pabarojām arī tur suņus, tur kaut kādi 3 tādi mazi cēni bija. Tad tālāk braucām uz Grieķiju. Plāns jau bija izdomāts, ka dosimies uz Gramus ezeru. Kām tur uzceļā un nonikšajām kalnā pat Grieķijā. Šajām tur tā saulriet noskatījāmies, redzējām. Vienā pusē. Bija saulriets un otrā bija negaiss. Negaiss, tas Ramats ozols mums bija fonā. Māja sajūta nedaudz. Kalni bija, horizons bija līks un robains. Tās muguls bija Ramats ozols, kas pievilka zīmīgi. Negaiss mums tur atgādājās ar līkiem un skārtībā. Tad, jā, nākamajā dienā devāmies tālāk uz Gramusu, bet pienāca mums lietus kalnos. Lietus uznāca, jā, tas mums nav galīgi vēlams. Sākām pat slīdēt un buksēt un stājāmies mierā. Tad mēs jau ceļā trāpījās aitu ganāmpulks, kas stāvēja kā iemiekties pirms līkam, kurā mums jāpagriežās atkal pa Serpentīnu kalnu. Sorry, can leave the bag here. Oh, yeah, sure. Okay. Atstāt somu tajā. Okay. Yes, okay. Aitas, tā tieši tāds tā paša aitas. Aitas bija iesprūdušas, tur kalnā, viss bars, mēs priekšnos atpakaļ. Mēs tur arī nevaram visu lēnām pabakstīt ar buferi, ja mums jau vajag ieskrējienu un klientu aitu griezties par tiem līkumiem, jo tie augšā vēl slidīgiem. Apsēdāmies un norējām gaidīt, vienkārši nav jau varianti. Bet kaut kur izradās gans tomēr. How's it going? Everything okay? Yes, Yes, we everything enjoying is- very amazing place, paradise. Un uzradās gans un saprat mūsu bēga lēnām. Tās aitas izbakstīja. Tā, bet, gabaliņu pabraucām, sapratām, ka nav ko riskēt. Slidīgs un dubļu riepas arī smērējās tomēr pilns. Bet, apžuva, novējojās un nācām tālāk. Praktiski visu dienu braucām pa fantastiskām kalnu ainavām. Ar mūsu ceļiem adrenalīns izdalījās. Gan uz sēdekļa, gan smadzenēs, viss tā forši, bet tā uz robežu. Visu laiku sajūta, tālāk būs sūdīgāk, tad būs jādomā. Bet izbraucām, atbraucām. Viss bija tik ļoti baudīgi, kad mēs teicām, ka kalna adrenalīns jau ir pakļauts pilns 100% un 200%, arī varbūt līdzenums un jau pietiek, jau viss ir forši. Bet nekas, palikām kalnos, jau nospiedām uz ezeru, tā kā nebraukt, bet no rīta viss ir forši, saulains, maucām uz ezeru kalnu. Tur Kristas izstāstīs tālāk, tad braucām. Jā, tā jau bija 3. diena, kad mēs braucam uz to Gramus. Bijām tā kā nonākuši līdz tam trekam, kur viņš sākās.
jau skatījāmies tā diezgan, vai braukt vai nebraukt. Un tad sākās pamatīga krusa. Negaiss, zibens, pērkons, lietus krusa ar tādiem diezgan lieliem gabaliem. Un mums jau bijām diezgan pārliecināti par to, ka mums saules baterija to neizdzīvos. Jo bija diezgan liela to gabalu. Bet, cik tur stāvējām kalnā, skatījāmies krusu, cerējām, ka neizsitīs logus un pēc kādu laiku pārgāja. Kalni bija balti, tā kā ziemā, bet saules baterija tomēr bija izdzīvojusi. Nebija nekas noticis. Un, viss bija slapjš, slidīgs, tāpēc brauciens uz ezeru arī atkās, tur nebija variantu vairāk. Tā kā mēs visi bija augsti, bijām nosaluši, tad mēs izdomājām, ka jābrauc uz Pludmalu beidzot. Piegriezās pusstundas laikā. Jā, devāmies uz Pludmalu Grieķijā, uz to tālāko punktu, kad mēs arī aizbraucām. Limno Poulas Beach saucās. Tagad beidzot izrunāt to nosaukumu, jo ir pierakstīts. Nodzīvojām tur kāds. Mēs tur 2 dienas iebraucām, nākamo dienu visu nodzīvojām. Un peldējāmies, bija karsts, vējaini. Bet, Viss bija veldzējošs, ūdens patīkams, silti vēss tāds, kad ārā grādi tāpat kā 30. Vējais un tā, viss, ko pabaudījām Pludmalu dzīvi, paprunčājāmies un pavaidzājāmies. Tāpat tās viss bija forši. Praktiski 2 naktis sanāca. Mēs 2 naktis tur gulējām, mašīnu visu laiku stāvēja. Atskats gāja uz pilnu klapni. Braucamā rītā nokonstatējām, ka mums ir voltiņi pietrūkst mašīnītē, lai piešķiltos. Mēs jau vakarā konstatējām, kad ir pa mās. Vakarā jau saprāmies parādīt, bet mums bija visas tās sistēmas uzliktas uz maksimumu, sākām jau izlaisties. Drīz jau testējām uz maksimālo ledskapus. Ja uz 80 klaptiem izrādās, ka pat viņam apkārtējā temperatūra 30 grādi, kā jau ēnā viņš tā noliks, bet tad, saule dod iekšā kaut kāds 45, vats 60, tad aiziet mīnusā pa tām 2 dienām stāvot. Mēs arī iepriekšējā naktī pamuzicējām, mēs ar lampiņām pafilmējāmies, mēs vēl tā kā frajari pa Pludmalu pabraukājāmies, un lampiņas ieslēgs, un viss to laukums, un viss bija baigi forši. Tas arī tā, bet neko, gaidīsim rīt, tad mums viss ir saule, baterijas. Būs no rīta saule. Rīt saule. Pusstunda. Jā, pusstunda uz čils. Pamostāmies mākoņi. Nav saules. Tā baterija knapi dveš kaut ko tur. Es nezinu, ko tur par telefonu uzlādēt nevar kādā akumulātoru vēl, bet, Un bija solīts arī negaiss Grieķiem. Ļoti labi apziņošanas sistēma mums atnāca uz telefonu baigo pļārču, ka būs, lai uzmanās. Kad būs slikti laika apstākļi un viss no rīta tiešām nav saules. Tas vairāk, kas mums vajadzīgs. Es tā paskatījos, un tad vecais joks stalčkā. 2 metri un mašīna ierūcās. No mākoņa izlīd arī saule. Viss kārtībā aizgāja uzlādes, slāpēt nostīs kārtībā. Tad no grafika neizkritām tehnoloģijā. Bet, pasējām. Tagad mums viss ir uzlikts ICO režīmos. Tur automātiski atslēdzās, kad baterijai krīts jau kaut kādiem 11 vai 8, 11 pusi jau rīt. Tad viss tur pribambās noslēdzās un paliek mašīnā. Tā kaut kā mums gāja par Pludmalu arī. Mēs vakarā bijām Krogū. Stāst par Krogū. Bijām vakarā. Domājām aiziet līdz pilsētai. Kas netālu tur bija. Izbraucām cauri. See, I have the keys, they can't go anywhere without me. Very dangerous. Izdomājām tur uz to pilsētai, bet pastaigāt gājām un ieraudzījām tādu foršu Krogu pa ceļu.
iegājām, tur bija skats smuks, bija mēnesis un jūra. Paēdām tur, iedzērām aperolu. Un, jā, bija baigi forši tas saimnieks, kas tur tāds baigi laipnis un forši bija. Tur viss tāda romantiski pārīši salasīt, ka pilnēnes vērot, nu kā, viss pa skaisto. Jā. Un tad gājām atpakaļ. No rīta mēs aizbraucām uz Antīrio tiltu. Viņš tāds liels smuks tur bādi. Principā savieno to Penekopolesas pussalu, kur Atēnas atrodas, un no galvenais bānas iet pāri. Tas ir savienot to Grieķijas otru galu, noslogot satiksmi, kur kļūst pa naudu. Jā, Grieķijā starp citu visdārgākie maksas ceļi, īpaši mums jau tā kā jau bez skaitīšanas jau tā kā saka diezgan dārgi. Bet, pārvietošanās ātrums atbilstoši viss kārtībā. Plus vēl mūsu čakarē automāti uz barjerām. Mūsu mašīna ir automātiskās barjeras, kas maksas ceļiem. Tur mūsu mašīna tiek ieskaitīta uzreiz, robots novērtē, ka mēs esam augstāk par 2,2 metriem. Un mums ir dubultā cena uzreiz, bet tur ir cilvēks, tas redz, ka tas augstums ir, mums ir bagāžas jumta, nevis mašīna, no tā mums tā tehnikas čakarē. Bet cilvēcīgais faktors ir pozitīvais, cilvēks paskatās, ka mēs neesam tikai, ka tā ir mantas uz jumta, un uzreiz nosit uz pusi nostīt to maksas, bet ir labi. Bāņi super ceļi, viss baigi labi, viss var braukt un ārāk, mēs ātri braucamies no tām vietām, bet tā, jā. Un pie tā tilta mēs aprēķinājām, ka mēs esam nobraukuši jau mēram 4000 kilometru, kas ir tā kā pusi tieši. Pusi no plānotās kilometrās, pieaudzies vēl klāt. Principā skatās, ka griežamies uz māju. Tur tā māja ir vēl, bet kā jau būs cik tā. Grieķijā pārliecināt, ka mēs nopirksim gāzi ar tā savām pusdieniņām. Mēs pagājuši gadējos grieģu baloniem šeit klāt bija pēdējais. Gājām, atrāvām visu tos plasmas nost un atkal ir bez vītnīcas viņu kaut kādu ieslēgumu. Bet labi, prāt vismies. Un tā kā tagad, kur tā mēs te tagad esam? Tā kā mēs esam saucās Portica tilts. Atbraucām šeit pa tumsu, pa upi, pa akmeņiem. Tā darīt nedrīkst, tas ir bīstami, tā nedrīkst darīt. Centāmies atrast ceļu sākumā, kā piebraukt, bet nebija tāda šeit. Un mēs pastījāmies tā uz upi, kā saskatījāmies un paskatījāmies un rāvām pa labi. Braucām, kā būs, uznāks tums, tad metam nometam. Bet, iebraucām pilnīgi ar uguņiem tādā vēl kreisliņā tiešām. Nekāda riska nebija, viss ceļš vēl bija pārskatāms un akmeņi. Un tad iebraucot, tad saskatījāmies, braucām zem tilta, iekšā kanjonā. Jā. Un iebraucot kanjonā, ienirām. Tā pār pa kapotu. Tā darīt nedrīkst. Pirms braukšanas brāslā ir jāizmēr dziļums, un tikai tād drīkst braukt. Tā darīt nedrīkst. Mums gadījās. Iebraucām, izpeldējām. Tā mēs esam kanjonā. Mēs esam kļuvuši par šī kanjona apskates objektu. No rīta kaut turistu vīrielis. Normāls vēl. Saka, paskatās, un tā kā sveicināja, tā tilta. Tā mēs sveicinās, bet viņam bija rokas aizņemts ar koču vai kaut ko, un pēc tam atnāca un sasveicinājās. Mēs tā kā esam iebraukuši tā. Kā vietā ir. Un tad dažiem turistiem jautājums no tilta, mēs runājam angliski jārunā, nākošais, kā jūs šeit nokļuvāt? Es esmu pēc caur upi, tā es jau gribēju teikt, ka no klints mums bija falings. Bet nē, viss kārtībā mēs neuzskatām klātiem pie ienaidniekiem, ka mēs neko nemētājām un tā.
drīzāk safačē un izbrīnās un iet tālāk. Visi ir laika un aprunājās, atjautājās, un ja kurienes esam, un tā, un visi novēl forši. Un piedāvāja pat lokālo ekskursiju mums un uz kaut ko. It kā nav grafiks, bet ir grafiks kaut kāds minimālais. Hello! Tā kā reiz viss staigā, viss ilcinās. Neviens ar akmeļiem mašīnai nemet. Tā. Turpiem kaut kur laidīsim, ko teicu Merkus parkā, mēs tādā esam. Tas viens maršrutiņš Hāvēzē, kur viņš atrodās, bet nobrauksim un tad aiziet augšā uz Albāniju. Tā doma ir, ne? Pēc 2 dienām, 3 tā ātrum ir 10 metru stundā. Viss kārtībā. Bye! Panorāmic vievu. Panorāmic vievu. Nezinu, ko jūs te vievu, bet reku ACN Stonebridge. Local tourists. Off-road tourists. Tā, kas tā piramīdi jau kaidī. Savs, grieķu savs. Skaisti. Mēs arī esam paeksplorēsim bišķi, jo viņi tur nāk apakaļ, tātad tur bīstam nav. Cik aiziet, tik atnāk. Tālūk. Ko? Mums ir kanjonings tagad ir, ja? Kanjonings mums ir. Nav ķemings.